mūsu brauciena pirmspēdējās dienas rīts sākās ar garšīgām Jāņa pankūkām, spirdzinošu peldi un lēmumu doties uz kādu seklu Zāļainu ezeru, par kur gan informācija bija visai skopa, lai gan tas mūs nekad īpaši nav atturējis. Mums šodien ir atkal jauns ezers un ir visticamāk ezers, kurā nav neviens makšķerējis gadus daudz, jo ir diezgan grūti piekļuva. Ezers ir rekur lejā un jānes ir laivas un motori pa kalnu lejā, un tad vēl ir laiva jāstumj kādi 100 metri pa ļoti seklu upi. Bet tā ir laba ziņa, jo līdekas visticamāk šeit ir vai nu neskārtas vai maz skarts, tā kā mazliet jāpastrādā arī ārpus ūdens un tad jau arī ūdenī. Ātri atskaiti. Saklajā ezerā baigi švakā atsaucība. Pāris mazās kaut kāds pavisam sīks. Vienu beigtu tādu piecinieces kaut kādu redzējām uz grunts. Mēģinām tikt pāri uz ezeru otro daļu, bet tas savienojums ir šausmīgi sekls, kur pat ar kājot nevar tikt pāri. Tad te pa vidi ir tāda upīte, pārskrējām, paskatījāmies, kas tur notiek. Pāris copis bija, un tad uznāk pārpot kaut kādu lietu pāri. Bišķiņ jāsaģērbjās, un tad jau skatīsimies, kas būs ar viens otro pusi. Vai mainīsim ezeru? Vai? Nē. Cerēt, ka noķersim siļķīti? Nē, ja te būtu skaits tādas divnieces, trīnieces un tur ņēmieni, tad varētu papriecāties. Bet, ja šeit mēs esam nomākuši un pāris kontakti un 30 centimetrīgas līdeks, tad cerēt, ka lielās ir salīdušas tur. Man liekas, ka nē. Gāžums nesīja bedri. Mēs aprēķinājām apmēram, kad mums lēs 3 stundas. Ap 8 mēs varētu būt kaut kur tādā plus mīnus. Copēt līdz 9. Jātājums, vai arī iet šodien ātri gulēt, rīt taisīt super agru? Zini, ka tas nenotiksies. Ja pagriežam laiku 12 stundas uz priekšu, tad Jānim, protams, izrādīsies taisnība. Ekscelenti vīri. Saule, zvaigznes, mēnes tu, hei, visu tevi meklēju. Tādēļ mēs pieņēmām vienbalsīgu lēmumu stiept atpakaļ kalnā visu, ko nonesām lejā, un doties prom no šī ezera Nesijas bedres virzienā. Pa ceļam izrādījās, ka uz brauciena beigām kā pirmais ir sagurs mūsu uzticamais baltais zirgs. Tā situācijas turpinājums ir 15% stāvs kalns, kurā mēs braucam šobrīd augšā ar pēdējo spēku. Mēs tad izšķājis tiltu, izgriežamā tilta aiz Lokija apstājāmies, mums problēma busam. Tikām galā, un jā, nesam diezko mājticīgi, bet tomēr pa ceļam vēlreiz pieskrējām pie Nesijas. Kur meklēt liels līdekas? Jā! Ir. Es nepateikšu. Nāk jau šurp. Nezinu vēl. Jā. Lielāka nekā tajā ezerā. Nice. Cik viņi tur ierījus? Neceļās augšā. Tāds kaips skatīties šodien. Negribu viņu filmēties. Laba tur ir, jā? Baigi lielā, Nav. Viss padodā.
Nice! Ierā! Aiz 6,5. Jā. Gribēju mājās. Gan jau mēs to raķeti izšausim. Nevar saprast, vispār viņi tā iet. Man tās ritīgi slikti sēž virsū uz vienu āķi. Nevar saprast, vispār nespārdās. Tikai galvu. Baigi slikti sēž virsū. Nevar atlaist. Smaga zivs liekas. Anģu, Anģu. Man viss pārcēl, varu. Tā, nē. Nāķīši sēž. Nevar vispār laist vaļā. Tā. Viena sūda āķīši sēž, viņi tur nevar dabūt. Būs jāsmeļ Anģi ātri. Tagad. Come on! Ej, tu nost! Labs, Anģi! O tas ir uztvērējis. Ej, tu nost! Laba cīņa. Uz viena āķīša. Viņi sēdēja no paša sākuma jau uz viena maza āķīša. O, skaista zivs. Kas jums tur notikās? Es dzirdēju baigos bļāviens, viss ir okei. Liela līdaka izvilka, apefilmē, norāvās, kas notika. Mīns saliņu atrad mugursomā. Labs. Bet Jāni, to aliņu vajadzēs nosvērt. Varēs atbraukt. Vēl jaukāks vakars varbūt. Labi, kad braucām. Tā ir. Viņam senkurs varbūt neaizstieks. Man vispār apskatīties, viņus nesmu redzējis vēl. Oj. Galva maziņas. Vai grūti? Kāds? Jā. Placiši. Kuri mani? $12,500. Tad 11,400. Jā, 11,400. Gatavs? Jā. Ne, viņi ir garāk. Viņi ir krietni garāk. Metrs 18. Ko? Nē, 1,17 m, jā. Vajadzētu uz otru pusi. Ej, tu nost, kas tu esi par dzīvnieku.
Kāpēc man viņa šķiet smagāka? Varbūt arī nē. Bet ir tāda sajūta, ka viņai... Viņi bija gatavi, jā. Ir tā raķeta līdz jums. Domas, lai, protams. Cik viskī šitās var? Mūsu laiva izšauj dūmeni. 1,17 m, 11,4 kg. Tepat netālu no Lohnes ezera nesīja. Ļoti skaists dzivs, ļoti spēcīga cīņa. Par godu viņai. Otrādi noksātu, ne? Es īsti nezinu. Nē. Apgur. Vadā tieši. Tu tevi iešterīs, jā? Vēl jau vakars nav beidzies, jā. Ko ieduši uz svāras, nosvēsies? Metrs tur ir, ne? Tas, kas ir augšā parādīties. Nav tagad kāds. Bremzes varbūt atceries. Vitālis jādīgs, ja? Tas ir vispārējais. Stāv piesmēl pakaļ. Jā! Oh, come on! Augšies neņem, viņas ņau! Nu tā tur 7-8 kilo ir. Ej, tu noskats, atkal bija labs. Man patīk, ka es sačak darbījos. Man liekas, tev būs jānāk kursos. Viss cieņas. Bet man nepietika, es piesmēlu visu pakaļ, man iesmēlās viss iekšā. Tu kā tāda pupa vēlos. Redzējām metienu attālumā. Uznāca uz augšu, un cik pa brīdim to līdzīgi panāk uz augšu. Un Andžu iemeta savu, es iemetu savu. Vispār kaut kādās 2-3 metros paslidināja gumiju uz leju. Nu šitā nebūtu aizgājis. Tur viņi ritīgi bija visu mani, kas bija mutē paņēmis. Un tās parādīs. Pagnējādies. Un parādīsim. Šitādi viņi ir. Kārtumās. Cik viņas ir veselīgas vienkārši. Labi zivs, ļoti labi zivs. Metrs 8, ja? Metrs 8. Uzlēc augšā. Laižam vaļā. Nice. Jāpēc cik ilgi vēl mētāt, ne? 20 minūtes. Pusstundu. Šā gan man liekas nav liela.
Viņa jau nāk augšā. Es nesteidzies, viņi varbūt mānīgi. Jā, bet jūs. Jā, tiešām mānīgi. Ar domu par to neko neredzēs, ne? Cauri, visi. Prātīgi, viņi sēž labi, prātīgi rokas. Taurī ķeramies ir. Atbrauciet. Sāčaku vajag. Tā, paņem skāti. Tev ir bremz vaļā? Atties bremz vaļā. Slapš vienkārši. Tā, pasties man te kāti tev priekšpusē, ja? Tā. Ai, come on! Jā, beidzot var uzelpot! Ej, tu nostrecīt. Vai jau jums abiem jānāk kursos būs? Vaļa bomba. Mēs nemākam ar tauriņu ķeramiem, tu varbūt esi pieredzis, mums ir lielāka Kāds man tāda paša kā jums ir? Paldies, šādai glābēja komandas cepums. Nu nevar braukt mājās. Viņas taču te rīv vienkārši pasties, kā sēž uz ārējās kants. Labs, ne? Aģā! Ting, 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 ting. Viņš iet rindiņā. Tu esi laimīgs? Es esmu laimīgs. 1,7 m. Viņš domās kā ar laivu. Tas iekšējā lietošana. Tā bija Labi. Dzē, vecīt, es jau mācos. Bet to sačakoju vēl nofilmēt, ka tas izģērbās nabaks. Ai, labiņais. Nu, kungi, pašāviet vaļā, lūdzu. Pastāst, kas notika, Anži. Redzējām vēl zivis, kas atrādījās. Man šķiet viena vai pat varbūt divas. Un turpinājām ar tādos 4 metros, gan arī varbūt pat 5. Mest vieglas mānekļus bez svara. Nu, viņš tur varbūt līdz metra maksimums iet. Un ļoti lēni izspēlēt. Šajā gadījumā es visu vakaru principā mētāju to savu taisīto peli, kas tieši tā strādā un principā domāt ir seklajiem lagūnas tipu ezeriem. Bet, nu, Parādīs, kur tā peli tagad ir. te būs nedaudz sačakarāts vakars. Būs rokdarbi. Būs rokdarbi. Nu, ko? Bet jā, saplēs. Būs jāpasēž un jāpabauda brīzi, kurš nav. Tā, ka maucam tālāk, nekas vēl nav beidzies. Kas par vakariem? Man ir tik karsti jau sen. Es domāju, kāpēc tu nenovilst to savu Man telti. nav, es makšu, bet es gaidīšu no zivi tik ilgi. Nevienā braucienā šās katriks nav bijis. Viņš 3 metri laivā. Vidējais izmērs 1,10 m, ja? Laba līdeka, tumsā, pilnībā tumsā. Sen, cik jūs man varat redzēt tajā kamerā, bet ir tumsā. Jā! Uz čanku! Mani lielā brauca šurpām! Atved svarus! Ej tu d***! Nu, pastāst, kāpēc tu elso? Nu kā, stāsts bija tāds, braucām vakars, gāju uz beigām, nu un domāju, ka jau vakars beidzies, mierīgs, viss ir ļoti patīkami, ļoti labs līdz noķerts, visiem labs pavadīts laiks. Es domāju, nu kā viņi vēl tur tālāk jūs esat, es domāju, aizbraukšu šastā mierīgi, tagad ar maliņu, izņemšu pirmais kaiku, uzlikšu uz mašīnas un tad sagaidīšu jūs krastā jau zikā. Un domāju tā, nu mierīgi, uzbrīžus atpakaļ, redzēju, tur bija asarīši, un te pēkšņi, bum! Bet it kā nav, nu es velku, nav, laikam bija tukšā copa. Un reiz jūt, vilciens, un velku.
Nu jā, un tad pacīnījos pagājušajā kā diezgan tā smuki un sanāca diezgan labi arī tumsā. Es pat neredzēju, ko es daru, jo man lampiņas nav, kā jūs redzat. Un es vienkārši viņu tīri man viņā, es jau seču kaut kā maziņo un ievandu iekšā. Un es vēl skatu, nē, tā ir tiešām, tā ir kaut kas, tas ir kaut kas cits. Ja viņi ir atalpojusies smuki, un kas stāv jau paliek aktīvi. Redziet, cik svarīgi ir lielus sačakus. Man bija ļoti labs sačaks, viņš ir savu parādīt. Man kompaktais sačakīns, ko es ņemu uz kajeku. Varēja paņemt arī šādu līdakļu. Un vizuāls izstrādājās šodien, čankijam ir asti noraut, bet, čankijs sev pierādīja, kā vienmēr, super, jā. Viss izdarīja, ko viņam vajadzēja šokā. Jā, tā 1,15 m. Jā, 1,15 m, jā. 15, jā. Ej, tu nost, kas pa masu. Līdzitēji. Tā, vēl vien. Nu, pasmaidi. Tā, tagad. Ilgi es tev meklēju un skatījos un saulē, skatījos un visur, kur tu esi. Tā, tie svariņi kaut kur bija mūsu laivā, ne? Kas pa līdaku? Tumsā klasikā. Vienkārši mētājot. 13,2, jā. 13,2 minus 1,1. 12,1. 12,1 ir jauns rekords! Nu ko? Pēdējie kadri. Čaļi. Atlaižam mammu. Zem laivas, ja krastā. Madēm tur nemetīt. 12,1. Aizgāja māmīti. Ej, tu nost, kas par vakaru? Kas par vakaru? Čaļi, brāvies. Ej, tu nost. Kad mēs tikām apbalvot šodien 5 metrīgām, 4 metrīgām un 96. Jā. Bet šādu copni esam gaidījuši kopš pirmās dienas, kopš mēs mazāk sazvanījāmies, gribētu teikt. Tāpēc pacelsim tostu par Nesī. Par Nesī virgu. Un piedzīvojumiem. Jā. Pienākusi pēdējā episka tripa diena, un ko mēs parasti darām? Braucam uz labāko vietu, kas ir bijusi. Šajā braucienā otrās vietas mums nav, mums ir tikai pirmā. Tā kā šodien īsā diena, nosvinēsim fantastisku braucienu ar fantastiskiem džekiem. Tieši tā. Nāk līdzi. Ir zivs. Es salūzu kāds. Šis ir episki. Tā. Pēc vēl. Es nevaru aizmigt, man prātā tu nāc, kā sarkais meža vīns, man sirdi tu māc. Jau nedēļa paiet, bet tevis vēl nav, kur aizgāji mīnā vai aizmirsi jau. Izstiepti āķi, salauzti kāti un sirdis un neticami skaists piedzīvojums. Tādi paliks Skotija mums atmiņā, bet leģenda vēsta, ka zvaigžņotās naktīs kaut kur pie Nesijas kalnu ielajās ar vienu atbalsojas